jāgaida turpmāk augšupeja, daudzuprāt situācija nav nemaz tik rožaina. Stratēģiskās analīzes komisijas vadītājs uzskata, ka tuvāko 5 gadu laikā Latvijai nāksies pieņemt daudzus kardinālus lēmumus, tostarp arī atteikties no pensiju sistēmas. Līdz jūlija vidum valdībai tiks sagatavot konkrēti aprēķini un priekšlikumi par iespējamu pensiju indeksāciju, kas uz laiku bija atcelta. Tas gan prasa papildu līdzekļus, ko valdība nevarot atļauties. Ja kādas izmaiņas tiek veikts, tām ir jābūt fiskāli neitrālām, tad piedāvāt kompensējošos pasākumus sociālā budžeta ietvaros, un attiecīgi tagad Labklājības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju un Saeimas sociālā darba lietu komisiju veiks aprēķinus par iespējamiem fiskāli neitrāliem risinājumiem. Eksperti uzskata, ka reģiona populācijas samazināšanās tuvāko 5 gadu laikā Latvijā liks pieņemt ļoti radikālus lēmumus, tostarp atteikšanos no pensiju sistēmas, kas varētu tikt aizstāta ar, piemēram, nabadzības pabalstu. Iespējams, jau 40-gadniekiem un jaunākiem nākotnē uz pensiju cerēt būtu lieki. Diemžēl demogrāfijas dēļ iznāk tā, ka pirmkārt strādājušo skaits diezgan dramatiski sarūk, un otrkārt, kā jau es minēju, mēs dzīvojam ilgāk. Līdz ar to šo sistēmu vairs īsti tā nevarēs uzturēt. Esot vairāk scenāriju, viena iespēja ir pagarināt darba mūžu, gan nosakot vēlāku pensionēšanos, gan saīsinot izglītībai atvēlēto laiku. Bet tas, es saku, būs risinājums tikai tiem, kas pašlaik vai tuvu pensionēšanās vecumam. Citiem visdrīzāk būs jārēķinās ar jauniem, varbūt mazāk lietotiem pašlaik finanšu uzkrāšanas un apdrošināšanas instrumentiem, kas viņiem palīdzēs nodrošināt vecuma dienas. Vai nu tās ir noteikti uzkrāšanas veidi, privātos vai citu veidu fondos, vai arī noteiktas jaunas apdrošināšanas formas, kā piemēram ilgtermiņa aprūpes apdrošināšana, kas ir pieejama citās valstīs, bet mums vēl nav. Šādas izmaiņas sociālās apdrošināšanas sistēmā gan esot arī politiski izšķiršanās. Taču jo ātrāk par šo tematu sāks runāt, jo nesāpīgāk varētu būt pārēj uz jaunu sistēmu. Kaspars Beķers, Ivors Špickis, TV3 ziņas. Pārbūvēt par iepirkšanās centru. Tādu spriedumu saņēmusi Padomju laikos